Kāpēc balsoju par likuma projektu? Par valsts budžetu 2018. gadam, lai arī daudz tajā neatbalstu, arī to, kas skar veselības ministrijas budžetu. Pastāvošā tradīcija, ka ministru kabineta liktenis ir atkarīgs vai Saeima nobalsos par budžetu, ir absurda. Tā parāda, ka ministru kabineta darbs tiek vērtēts, cik tas izdabājas vienam vai otram politiskam spēkam vai lobijam. Nevis ko paveicis Latvijas un tās iedzīvotāju interesēs. Tas nav ne Latvijas, ne tās iedzīvotāju interesēs. Ministru kabinetu darbu jāvērtē pēc paveiktā, pēc rīcības plāna izpildes un sasniegumiem. Un tad, ja paveiktā nav daudz, ministru kabinets zaudē Saeimas uzticību. Es atbalstīšu 2018. gada budžetu, nevēlos ministru kabineta krišanu un nestabilitāti valstī, bet visu nākamo gadu turpināšu aicināt un klauvēt pie saprāta, lai mēs, deputāti un valsts iedzīvotāji apzināti, kādi ir labas pārvaldības principi valstī. Kādi ir labas pārvaldības principi valstī? Lai mūsu valstī būtu ilgtermiņa mērķi, stratēģija un rīcības plāns, ko to sasniegt. Un lai valsts gada budžets būtu tikai darba dokuments, nepieciešamā nauda, lai realizētu rīcības plānu, nevis politisko partiju un lobiju tirgus rezultāts. Paldies!